Matīs Neimanis jau redz, ka dodas skatuves virzienā, investīciju fondu pārvaldnieku un akceleratoru Buildiet Latviju līdzīpašnieks un vadītājs ir mūsu vidū. Čau, Matīs, prieks tevi satikt šeit, Latvijas Universitātes maigajās telpās. Lūdzu, tev klikerīts un tev prezentācija biznesa ideja, kad īstenot un kas jāņem vērā. Uz priekšu. Sveiciens visiem. Laiks ir gandrīz aizgājis. Jautājums ir, par ko padomāt un kad sākt, ja domā par biznesa ideju. Iepriekšējie bija tādi optimismi pilni, tur mēģina motivēt. Es mazliet citādākā tonī, lai būtu savādāk. Kad sākt? Sākt vajag tagad. Ātrāk sāksiet, ātrāk viss beigsiet, sapratīsiet, ka viss ir slikti. Un visticamāk būs arī slikti. Lai kā jūs censtos, būs slikti. Jo varbūtība, ka jums sanāks, ir ļoti, ļoti neliela. Un, ja man ir izdevies kādu pārliecināt, nedomāt par biznesa idejām, super, es esmu priecīgs. Bet, ja tomēr kāds vēl mēģina spītīgi domāt, ka vajag kaut ko mēģināt, sākt pašam darīt, un varbūt arī nenobīsies un vēlāk prezentēs, tad var paklausīties. Manā pieredzē un manā stāstā, kam es esmu gājis cauri un kam es pats arī sekoju, tā teikt, ēdu savu suņu barību. Un mana pieredze ir balstīta gan uz paša daudzām kļūdām, gan uz citu uzņēmumu kļūdām. Un vienmēr labāk ir mācīties no citu kļūdām nekā no savām. Un kādu laiku, arī kur es esmu kļūdījies, es Latvijas Universitātē ilgu laiku strādāju, un tagad skatoties atpakaļ, es ļoti daudz lietas izdarīju, tā var izdarīt daudz labāk. Tad es vadīju Zaļo tehnoloģiju inkubātoru, bija tāda organizācija, tad vienu brīdi es mēģināju arī pats vienu no saviem uzņēmumiem veidot ar skrejriteņiem, reku tepat ir bilde fotografēta pie pirmās mājas, tur viss bija slikti. Bet man nesanāca tādā jaunu uzņēmumu pusē, un tad es aizgāju fondu vadīt. Un zin kā, tie tā kā saka, tur no slikta vīna sanāk labs etiķis vai vienalga kā. Un tas ir tas, ko es daru. Es vadu fondu, droši vien latviski būtu teikt neiet slikti, varbūt pat teikt iet labi. Lūk, bet par ko vajag padomāt, iekams jūs sākat uzņēmē darbību? Pirmā lieta, un tā visā nopietnībā. Kāds ir tas lielais sapnis? Kāda vēla pēc jūs gribat to savu biznesa ideju būvēt? Visticamāk, ir kaut kādi lielāki sapņi, māju nopirkt, uzbūvēt kaut kad pēc kādiem 5 gadiem, 10, 20, apceļot pasauli, vēl kaut kas. Kas ir tas, kas liek no rīta jums celties augšā, nākt, sēdēt šeit uz cietām trepēm? Ir jābūt kaut kādai motivācijai. Tad ir jāpadomā, vai tas, ko jūs gribat, par ko jūs sapņojat, vai to varēs īstenot caur to biznesa ideju. Jo iespējams, kā jau es teicu, ar to biznesa ideju visticamāk viss būs slikti. Varbūt vajag iet vienkārši kaut kur strādāt. Pie kāda, kurš ir uzsācis to biznesa ideju, ir piesaistījis daudz naudu, viņš kādu brīdi varēs maksāt labas algas darbiniekiem, ejiet strādāt pie viņa, un jūs kā darbinieks pelnīsiet ļoti labu algu. Un tas viens uzņēmums aizies pa skuju tā, ka jūs iesiet strādāt citur, un jums nebūs šāda situācija, vai ne? Ka jūs esat uzsākuši savu uzņēmēju darbību un tad beidzat kaut kā bēdīgi to stāstu. Tāpēc vajag divreiz padomāt, vai sākt savu biznesa ideju. Un kur ir tās biežākās kļūdas, kāpēc kļūdās, kāpēc sanāk viss slikti? Pirmā lieta ir domā par unikalitāti. Man vajag kaut ko unikālu izdomāt, kaut ko savādāk kā nevienam citam. Izdomā kaut ko unikālu, kaut ko savādāk kā nevienam citam, bet tā īsti nevienam to nevajag, vai ne? Un ja nevienam to nevajag, tad neviens arī nepērk. Tāpēc vajag domāt, kaut ko unikālu, kaut ko atšķirīgu, lai var konkurēt, bet lai tas kādam ir noderīgs. Nav jēga uztaisīt dakšiņu. Ja tas ir mākslas pasākums, tad varbūt var iegūt kaut kādu atpazīstamību, bet paēst īsti ar tādu dakšiņu varētu būt grūti. Un te piemēri no prakses, vai ne, ir pat reāla problēma, niezes, mugura, vai ne visi var paņemt, pakasīt, un tad izdomā kaut kādu risinājumu, unikālu, vai ne, kas visu to dara. Bet realitātē tirgu ir šāds produkts, kas to atrisina. Atkal, tiek uztaisīts kaut kas unikāls, sarežģīts, īstenībā to visu var uztaisīt ātri, vienkārši un lēti, un tad, ja jūs esat aizgājuši pa to ceļu, kur ir sarežģīti un kompleksi, kāds konkurents jūs vienkārši apsteidz ar vienkāršu risinājumu. Otra lieta, nevajag censties uztaisīt perfekto risinājumu. Nav perfektā risinājuma. Tīpaši mēs runājam par kaut kādiem elektrotehnikas risinājumiem, kaut ko taustāmu, arī softvēriskajās lietās. Windows izlaiž jauno Windows programmu nākamajā dienā vai pēc minūtes ir update, vai ne viss slikti. Tā ir viena no lietām, ko es redzu visbiežāk sēžu, būvē, lai būtu perfekti, lai varētu uzlikt savu parakstu, ka tas viss ir forši.
Bet beigās nav jau tāds ideālais risinājums. Vajag uztaisīt un iet uz priekšu. Nākamā lieta, domājot par biznesa ideju, viena lieta ir uzbūvēt vienu šādu pulti, vai ne? Viņa strādā, bet visticamāk jums vajadzēs uzbūvēt tādus 10 000. Un tad domāt jau no pirmās dienas, kas ir jāņem vērā, lai varētu uzbūvēt 10 000 šādas te pultis. Viens uzņēmums, kurā mēs bijām ieguldījuši un viņi nolēma likvidēties, būtībā bankrotēja, viņu produktā bija paredzēta viena ražotāja Bluetooth čips. Un tad, kad sākās piegājušu ķēžu problēmas, viņu gaidīšanas laiks uz tām Bluetooth čipiem bija kaut kāds pusgads vismaz. Viņi vienkārši nevarēja saražot to savu produktu. Lai aizstātu to visu, atkal bija jāieguldās, un tur nebija tik daudz tās naudas. Attiecīgi viņi sākumā izstrādājot produktu, būtu jau paredzējuši, ka var paņemt, vismaz 3 dažādas alternatīvas. No viena vairs nevar nopirkt, var pirkt no nākamā. Nebūtu bijusi šāda problēma. Par to, ka nevajag būvēt perfekto risinājumu. Uzņēmums Roboīts, pa lielam, es domāju, diez vai kāds no jums ir kāds dzirdējis par Roboīts? Wow! Nē, jūs neskaitaties. Jā, tu esi dzirdējusi. Tā ir jūras konteineru lielumā robotizēta virtuve, kur ABB robotizētā roka uztaisa ātro ēdienu. Viņi uzbūvēja pirmo demo virtuvi. Var redzēt, ka tur viss tāds ļoti vienkāršo. Un tas robots varēja uztaisīt tikai viena veida ēdienu. Tur konkrēti viens makarons ar kaut kādu bišķi vistu un kaut kāds pāris tomātiņus uzbērt pa virs un sieru. Lai gan stāsts bija, ka tas robots varēs uztaisīt jebko, ko tu vēlies, bet tajā brīdī tikai to vienu porciju. Un investori atbrauc, apskatījās, wow, viss strādā, viss forši. Tagad šī virtuve tieši tā pati vieta. Pēc kāda brīža izskatās daudz glaunāk. Protams, tu uztaisi kaut kādu minimālo lietu, ko tu parādi, ka tas strādā, un tad tu ej tālāk un rādi investoriem. Superīgi ir visi šie konkursi, kur tu vari nopelnīt, dabūt tur no strings attached, kaut kādus 10 000, vēl kaut kādus, uzvar vienā konkursā, otrā konkursā, trešajā, super. Visur esi sociālos, un visi liek laikus un saka, jā, davai, turpini, tev sanāks. Jā, publiskā atpazīstamība ir forša, bez tās ir grūti, vai ne? Ja neviens tev nezina, tad noteikti ir slikti. Bet nevajag iekrist lamatās, domājot, ka jums ir liels fanu pulks, ka tad viss būs forši. Ir jāatcerās, ka dienas beigās svarīgi ir klienti. Vai ir kāds, kurš tiešām ir ar mieru nolikt kaut kādu naudu uz galda un nopirkt to jūsu risinājumu. Dabūt 10 000 laikus, ja jūs vienīgi neesat influencers un jums par to jau sāk maksāt. Realitātē biznesam tā nav tik liela pievienotā vērtība. Ir jādomā vienmēr, kad un kur nāks nauda. Ja nenāk nauda, ir tikai laiki, tas ir slikti. Un plāni. Plāniem ir nulles vērtība. Tad, kad jūs uztaisīs, var izmest miskastē. Bet, ja jums būs plāns A, plāns B, plāns C, tad kaut kas pa vidu tam līdzīgi arī notiksies. Un nāks visāda veida jautrības jums uz galda, un jums būs gatavi scenāriji, kā rīkoties. Par plāniem. Tas, ko es bieži redzu, ir plāns, viss ir super, tad ir plāns, viss ir super, un tad ir plāns, vienkārši visi nāk un stāv rindā un pērk to manu brīnumu. Un tā ir vienkārši tāda sevis muļķošana. Visticamāk, būs problēmas. Vajag uztaisīt plānu, kur ir plus, mīnus, viss ok. Tad ir plāns, kur ir tā bēdīgi, un tad ir plāns, kur viss ir slikti, bet vēl nav gluži jālikvidē pasākums, bet ir bēdīgais plāns. Un ja jūs redzat, ka jūs varēsiet izdzīvot tādā galīgi sliktajā plānā, tad vajag iet un darīt, jo jums ir kaut kāds scenārijs. Jums neviens saplīsīs produkts, klienti būs neapmierināti, vēl kaut kas. Bet jūs jau būsiet gatavojušies tajā situācijai. Un nebūs tā kā augsta duša. Attiecīgi ir jābūt plāniem, labam plānam un plāniem dažādām sliktajām situācijām. Kad sākt? Un tas ir visā nopietnībā. Vajag sākt šodien, tagad. Nevajag atstāt uz rītdienu. Rītdiena nekad nepienāk. Jo rītdiena vienmēr ir rīt. Tad, kad es pievienojos Buildit komandai, sāku investīciju fondi, no šodienas skatu punkta es skatos, ar kādu zināšanas bāzes to sāku darīt, ārprāts. Arī tajā brīdī es sapratu, ka es saprotu apmēram 1/3 daļu no tā pasākuma, ko es sākšu darīt. No šodienas skatu punkta man šķiet, es nezināju vairāk par 10%.
Bet es to sāku, es to uzņēmos. Es zināju, ka nebūs viegli, ka tās nebūs 40 stundu darba nedēļa. Tur būs daudz, daudz vairāk. Un Builditam iet diezgan labi. Tāpēc nevajag gaidīt brīdi, kad jums būs tur pabeigta, nezinu, viena skola, otra, trešā, būsiet iepazinis to vai šo vai to. Sākat darīt, visticamāk dabūsiet pa seju, nesanāks, bet ja būs neatlaidība, tad sanāks. Un bailes ir tās, kas nogalina parasti ideju vairāk nekā tās neveiksmes. Tā kā novēlu jums veiksmi, tie, kas nav nobijušies un kam ir kaut kāda kripatiņa drosme. Tiem, kam gribās būt par darbiniekiem, super, nevajag darīt lietas, kas nepatīk. Un tas arī viss. Paldies par jūsu uzmanību. Ja ir kādi jautājumi, tagad vēlāk es tepat būšu. Paldies, Matīs!